Vēlos pastāstīt par to, kā labāk sagatavoties konsultācijai pie reumatologa. Sākotnēji apdomājiet savas sūdzības. Mēs vienmēr uzdodam jautājumu par rīta stīvumu, kas dažiem pacientiem ir jautājums, uz kuru grūti ir atbildēt. Šajā gadījumā mēs vēlētos precīzāku atbildi, runājot par minūtēm vai stundām, tāpēc nākamajā rītā padomājiet, cik tad ilgi vēl sajūtat rīta stīvumu locītavās un kad viņš beidzas un jūs jūtaties brīvāks, vai stīvums ir tikai pēc darba vai pirms naktsmiera. Nākamais nakts sāpes, vai sāpju dēļ pieceļaties naktīs, pamostaties tam dēļ, vai ne, un tās jūs atkal apgrūtinās tikai no rīta vai slodzes laikā vai pēc slodzes. Vai esat manījuši pietūkušas locītavas visbiežāk no rītiem, vai arī tās manat tikai vakaros pēc darba, vai šīs sūdzības ir simetriskas, piemēram, abās plaukstās, abos ceļos, vai vienmēr skarta ir tikai viena locītava. Cik ilgi ir šīs sūdzības, vai tās ir hroniskas, visbiežāk, piemēram, virs 3 mēnešiem, vai tās ir īslaicīgas, tikai 1 nedēļa, 2 nedēļas, vai jūs to jau novērot vairākus gadus, bet šīs sūdzības ir tikai, piemēram, 2 nedēļas gadā. Kas provocē šīs sāpes un kas viņas atvieglo? Vai slodze tās provocē, vai tieši miers tās provocē vai atvieglo? Vai esat lietojis iepriekš medikamentus? Ieteicams būtu arī precizēt kādus pretiekaisuma zāles vai paracetamols un vai tās palīdz un uz cik ilgu laiku. Vizītes laikā mēs pārunāsim sūdzības, sūdzību ilgumu, kā arī notiks objektīvā apskate. Tiks izpelpētas locītavas, novērots, vai tās ir sāpīgas vai pietūkušas. Ja sūdzības ir par muskuļu vājumu vai sāpēm, tiks pārbaudīts muskuļu spēks. Ja sūdzības ir par ādas izmaiņām, tās tiks novērots, precizētas. Tiks izskatītas iepriekš veiktie izmeklējumi, tā skaitā analīzes. Tāpēc iesakām analīzes veikt jau pirms konsultācijas, piemēram, ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Viens no svarīgākajiem analīzēm ir iekaisīgie marķieri, ko rekomendējam iekļaut analīzēs. Kā arī iespējams biežākās antivielas, kas tiek noteikts, piemēram, reumatīdais faktors. Tās tiek izskatītas, kā arī izskatīti iepriekš veiktie izmeklējumi, piemēram, attēlu izmeklējumi, piemēram, rentgenogrāfijas. Visbiežāk tās tiek veiktas locītavām, par kurām mēs sūdzamies, piemēram, plaukstas locītavas, pēdu locītavas, ceļi, gūžas. Var arī veikt iepriekš jau smalkāks izmeklējums, kā piemēram magnētiskās rezonanses locītavām. Ja tas netiek veikts iepriekš un mums tomēr ir nepieciešamība pēc šī izmeklējuma, pacienti tiek nosūtīti uz specializētiem izmeklējumiem.